Arvien lielāku popularitāti jauniešu vidū iegūst brīvprātīgo darbs, kad jaunieši savu brīvo laiku, savas zināšanas un prasmes iegulda dažādos projektos. Un ja tev brīvprātīgo darbs asociējas tikai ar bezmaksas iekļūšanu mūzikas festivālos, tad es domāju, ka šis sižets tevi ļoti pārsteigs ar to, cik daudzveidīgs brīvprātīgo darbs tiešām var būt. Sveiki! Es nesen pati esmu interesējusies tieši brīvprātīgajā darbā. Man ļoti uzrunāja Latvijas sarkanais krusts. Un tāpēc šodien es atbraucu pie jums ciemos. Vai jūs no sākuma varat iepazīstināt skatītājus ar sevi un ko dara jūsu organizācija? Sveicināti! Mans vārds ir Mariona Baltkalne. Un Latvijas sarkanā krusta jaunatnē ir viena no jauniešu kustībām Latvijā, kas aicina jauniešus pievienoties un īstenot aktivitātes veselās 5 darbības programmās. Pirmā palīdzība, sociālā iekļaušana, diskriminācijas un vardarbības mazināšana, veselības veicināšana un atbildība par ilgtspējīgu vidi. Un mūsu 5. darbības programma ir Latvijas sarkanā krusta un Latvijas sarkanā krusta jaunatnes ideju popularizēšana, tostarp reģionālā un starptautiskā sadarbība. Lūk, un visās šajās 5 darbības programmās jauniešiem ir iespēja īstenot viktorīnas, pasākumus, kampaņas un daudzas citas brīnišķīgas lietas. Jā, sveiki visiem! Mani sauc Evija Namiķe, es esmu Latvijas sarkanā krustā jaunatnes vadītāja. Un es vēl gribētu teikt, ka sarkanajā krustā jaunieši var iesaistīties dažādos veidos. Un viens no tiem, visvienkāršākais no tiem, ir vienkārši nākt uz mūsu pasākumiem. Sekot mums sociālajos tīklos, Instagramā, Facebookā, un sekot līdzi, kas notiek, kādi pasākumi gan klātienē, gan internetā, Zoomiņā, un vienkārši iesaistīties mūsu pasākumos. Otrs veids ir pievienoties kādai pirmās palīdzības komandai, kas varbūt jau ir tavā skolā, bet ja nav, tu to vari izveidot, ja tev ir interese par medicīnu un pirmo palīdzību, un tu vari piedalīties sacensībās gan reģionālā, gan nacionālā līmenī. Un tad tas trešais veids ir iesaistīties Latvijas sarkanā krusta jaunatnē, kā Mariona stāstīja, ar dažādām iespējām un iespējams realizēt ir vistrakākās idejas gan šeit pat, gan savā pilsētā, ne tikai Rīgā, bet arī Alūksnē, arī Talsos, Tukumā, arī Daugavpilī un Dagdā. Dagdā ir viena no aktīvākajām nodaļām. Bet arī ne tikai tajās savās vietās, bet jūs arī varat braukt uz Rīgu. Un mēs arī rakstām dažādus starptautiskos projektus. Mēs esam bijuši vairākas reizes Itālijā un vēl visādās citās valstīs. Un pie mums brauc starptautiskie draugi no visas pasaules. Tā kā seko līdzi un iesaisties. Sveiki, es esmu Rināls un esmu brīvprātīgais jau 4 gadus. Ir tādi dinozauri, kur kā vairākus gadus ir pieredzējuši savus pasākumus un idejas, bet esmu tās vēl jauns un daži, bet tajā pašā laikā jau pieredzējis. Un kas ir pats foršākais, kad te var paši realizēt pašu sevi un visu tādas idejas īstenot. Kā man sākumā likās, ka te būs nopietni, te būs pirmā palīdzība, bet neskatoties uz to, mēs vēl varam visu tādas interesantas idejas. Tu teici, ka tu studē medicīnu. Vai tavuprāt Latvijas sarkanā krusta jaunatne aicina piedalīties tikai medicīnas students vai visus? Visus. Tā kā mēs esam plaši un atvērti, durvis ir visiem vaļā, un tāpēc droši var nākt, kas vēlās. Un mēs sagaidīsim ar atvērtām rokām, un būs tiešām jautri un forši. Iedomājamies tādu situāciju. Es esmu jaunietis un es gribu nodarboties ar kādu brīvprātīgo darbu. Es atrodu fantastisko Latvijas sarkano krustu, un es tā biku apjutis, nezinu, kur pieteikties, kā pieteikties, ko es vispār varu darīt, vai jūs varat vairāk pastāstīt plašāku informāciju, kā var pieteikties un ko vispār te var darīt. Pieteikties mums var dažādos veidos. Var noteikti rakstīt uz e-pasta adresi youth, tātad jaunatne angļu valodā, youth@redcross.lv, un tad arī saņemsiet atbildi par tuvākajām tikšanās reizēm vai ko vispār var darīt. Iespēja aizpildīt brīvprātīgā anketu ir arī mūsu tīmekļa vietnē www.redcross.lv, un tur jau tāds uzskaitījums par mūsu darbības programmām arī ir minēts, var jau aptuveni atzīmēt, kas interesētu. Un noteikti var rakstīt arī mums ar sociālo mēdīju starpniecību, piemēram, Instagram vietnē, tā ar mums arī var sazināties. Un
Sarkanā krusta jaunatnē ir tiešām iespēja jauniešiem izpausties dažādos veidos atkarībā no interesēm. Piemēram, Rinalds mums ir medicīnas students, un starp mums ir vairāki medicīnas studenti. Līdz ar to, ja tu apsver nākotnē studēt medicīnu, šī ir ļoti laba vieta, kur sākt, paplašināt zināšanas par pirmo palīdzību, pašam arī to apgūt, tālāk mācīt citiem, piedalīties publiskos pasākumos un to demonstrēt. Jā, arī skolās bērniem un jauniešiem stāstīt par pirmo palīdzību, piedalīties pirmās palīdzības sacensībās kā statistam vai kā tiesnesim. Bet tā ir tikai viena darbības programma. Cilvēkiem, kuriem tuvāki ir sociālie jautājumi, mums ir sociālās iekļaušanas veicināšanas programma. Tātad, ja tev patīk darbs ar bērniem, ar jauniešiem, vispār ar cilvēkiem, arī ar senioriem, ir iespēja viņiem rīkot visdažādākās aktivitātes. Un ne jau tikai lieldienās vai Ziemassvētkos. Jebkurā parastā darba dienā aizbraukt pie viņiem, sarīkot spēļu pēcpusdienu, viktorīnu, mēmošovu. Tas bija man dzīvē vislielākais pārsteigums un atklājums, kad mēs kopā ar senioriem pansionātā spēlējām mēmošovu. Cik viņi bija aktīvi un lustīgi. Jā, un tad savukārt, ja tuvāki sirdī ir veselības jautājumi un vides jautājumi, mums ir veselības veicināšanas un atbildības par ilgtspējīgu vidi programma. Tātad tās ir kampaņas par HIV un AIDS. Mēs cenšamies pievērst uzmanību tam, ka saslimstība Latvijā ar HIV joprojām ir ļoti augstā līmenī. Tuberkuloze, sirds un asinsrites traucējumi. Arī aicinām cilvēkus kļūt par asinsdonoriem. Arī tā galu galā ir veselības veicināšana. Un runājam par vidi, kas mūsdienu apstākļos jau ir tāds aizvien aktuālāks jautājums. Atkritumu šķirošana, klimata pārmaiņas, ekoloģiskāks dzīvesveids un tā tālāk. Nu jā, un tad vēl divas darbības programmas - diskriminācijas un vardarbības mazināšana. Ja sirdī ir tuvi jautājumi par to, kā vispār mazināt sabiedrībā aizspriedumus, stereotipus, diskrimināciju par dažādām sabiedrības grupām, tad arī Sarkanais krusts ir laba vieta, kur īstenot dažādas kampaņas, stāstu vakarus. Piemēram, mums ir ļoti mīļš tāds stāstu vakars Dzīvā bibliotēka. Mēs vienā vakarā aicinām cilvēkus, kuri pieder dažādām sociālām grupām. Nu, piemēram, cilvēks ar funkcionāliem traucējumiem, cilvēks ar atšķirīgu etnisko piedarību, ar atšķirīgu reliģisko piedarību, vai mēs pēc dažādiem parametriem varam it kā kategorizēt cilvēkus, un mēs viņus visus aicinām vienā vakarā kļūt par dzīvajām grāmatām, stāstīt savus personīgos dzīves stāstus, un kur un kā viņi iespējams ir saskārušies ar aizspriedumiem, diskrimināciju. Un savukārt pasākuma apmeklētāji ir šo grāmatu lasītāji. Viņi var uzdot jautājumus, un mēs ļoti ceram, un arī pieredze rāda, ka tas tā notiek, ka dzīva kontakta ceļā tu tiešām mazini kaut kādu savu stigmu par vienu vai otru sabiedrības grupu. Piemēram, mums ir pasākumā piedalījies cilvēks, kurš ir bijis ieslodzījumā. Kāda ir dzīve iznākot no ieslodzījuma? Mums ir bijusi sieviete mācītāja, un, kā zinām, Latvijā sievietes nevar tikt ordinētas par mācītājām. Nu, lūk, šīs ir daudzas un dažādas iespējas, un arī mana kolēģe Evija minēja, ka ir iespēja aizbraukt arī uz citām valstīm, paskatīties, kā Sarkanā krusta jaunieši darbojas tur, jo mums ir šī 5. darbības programma par Sarkanā krusta ideju popularizēšanu, reģionālā un starptautiskā sadarbība. Mums ir Erasmus apmaiņas projekti, aicinām ciemiņus pie mums uz Latviju un braucam mācīties pie viņiem uz citām valstīm par mūsu lielo Sarkanā krusta ģimeni. Kādām īpašībām ir jābūt jaunietim, kas vēlās nodarboties ar brīvprātīgo darbu pie jums? Tas ir labs jautājums. Par to neesmu baigi domājis. Es domāju, ka viņam jābūt tādam atvērtam un elastīgam un radošam, un priecīgam un optimistiskam un laimīgam. Bet var arī atnākt skumjš un bēdīgs, un tāpat tāds liels pienesums būs. Un mēs kopā kā komanda, kā tāda kopiena, mēs esam tā kā viens par visiem, viss par vienu, un tā darbojamies kopā un uzklausām viens otru. Tāpēc mēs esam atvērti dažādu veidu emocijām un dažādām īpašībām, integrācijā un viss pārējais. Tāpēc droši, kā tu esi, tāda arī nāst. Jā. Kādas vērtības, tavuprāt, tu pats esi iemācījies un ieguvis tieši brīvprātīgā darba laikā? Tūlīt padomāšu. Man liekas, tā varētu būt izpaušanās un drosme palūgt palīdzību un drosme savienot cilvēkus kopā, jo agrāk es nemācīju savienot cilvēkus un piedvanīt, un trauksme vispārējais. Bet tagad ir tās jau izaugšanas iespējas, un
var organizēt pasākumus, ko nekad neesi darījis, var vienkārši piedalīties. Jā, tādas īpašības. Tātad, kā es sapratu, ka Latvijas Sarkanā Krusta jaunatne ir viena no tā vissanākajām Latvijas jauniešu kustībām. Pilnīgi pareizi, Ieva, to esi sapratusi. Jā, vispār biedrība Latvijas Sarkanais Krusts ir dzimis 2 dienas pēc Latvijas valsts nodibināšanas. Kā zināms, Latvijas valsts dzima 1918. gada 18. novembrī, un 2 dienas vēlāk, 20. novembrī, sanāca kopā inteliģences pārstāvji ārsti un dibināja biedrību Latvijas Sarkanais Krusts. Un 5 gadus vēlāk, 1923. gadā, oktobrī, radās jaunatnes kustība Latvijas Sarkanā Krusta jaunatne, un tas notika visai likumsakarīgi, jo vispār jaunatnes ideja tieši Sarkanā Krusta paspārnē radās Amerikas Savienotajās valstīs pēc Pirmā pasaules kara, lai palīdzētu ievainotiem karavīriem. Un tā nu šī ideja no ASV pamazām pārnāca uz Eiropu, tāpēc pagājušā gadsimta 20. gados jaunatnes kustības radās ļoti daudzās Eiropas valstīs, tostarp Latvijā. Un jā, pagājušajā gadā, 2023. gadā, mēs svinējām savas pastāvēšanas 100 gadi, svinējām to skaisti, un es teiktu, ka turpinām svinēt joprojām. Mums bija mūsu 100-gades konference, uz kuru mēs aicinājām visus Latvijas jauniešus no visām Sarkanā Krusta jauniešu nodaļām. Mums tapā arī video stāsti ar cilvēkiem, kuri savulaik Sarkanā Krusta jaunatnē ir strādājuši. Arī nodaļas rīkoja pasākumus. Piemēram, Rīgas nodaļa veidoja 6 pārgājienus kopā, noejot 100 kilometru par godu šai 100-gadēji. Un vēl viena ļoti skaista tradīcija, ko mēs atjaunojām un ceram turpināt, un mēs arī aicinām pievienoties jauniešus korim. Mēs atjaunojam Latvijas Sarkanā Krusta jaunatnes kora tradīciju, jo tāds patiešām bija pagājušā gadsimta 20. un 30. gados. Tas bija pirmais koris no Latvijas, kurš vispār jebkad devās uz ārvalstīm. Un ja vien nebūtu notikusi sāpīgā Latvijas okupācija, tad visticamāk tas būtu turpinājies. Bet mēs kora tradīciju atjaunojām, un kas ir visskaistāk, ka mūsu 100-gades konferencē šo kori diriģēja un vispār ar mums kopā strādāja diriģente Baiba Milzerāja. Un Baiba Milzerāja ir mazmeita kādreizējam Latvijas Sarkanā Krusta jaunatnes kora diriģentam Jānim Milzerājam. Tā kā paaudzes satikās un mēs nogājām tādu veselu ciklu. Un tagad, sākoties jaunajam mācību gadam, mēs atkal nāksim kopā un domāsim, kā koris var attīstīties tālāk. Tāpēc, ja tu jaunietī esi dziesmu mīlošs un dziedāt mīlošs, tu arī esi laipni gaidīts.